Miers lai ir pār tevi. Daži islamofobi mīl zīmēt multenes un komiskas bildes par pravieti Muhamedu, lai provocētu musulmaņus. Nu labi. Mums nav viņa bildes. Bet mums ir viņa paša vārdi un pamācības. Un caur viņa vārdiem un mācību es mēģināšu uzzīmēt pravieša Muhameda garīgu attēlu priekš tevis. Dažos ļoti īsos video. Katrs mazāk par 1 minūti garš. Ja tu tiešām vēlies zināt, kāds viņš izskatījās, lūdzu, skaties šos video. Un dalies ar tiem, ja tu vēlies. Miers lai ir pār tevi. Viņam bija skaista seja. Viņš parasti smaidīja. Bet pat ja viņš nesmaidīja un nesmējās, viņa seja vienmēr bija mierīga un rāma. Viņš teica cilvēkiem, ka tad, kad viņi uzsmaida citiem, Dievs viņus atalgo. Tā it kā viņi ir ziedojuši naudu nabagiem. Vai ziedojuši labdarībai. Tāds bija pravietis Muhameds. Viņš vienmēr bija paties. Pirms bija pravietis. Viņa pagānu cilts sauca viņu par uzticības vērtu un patiesu. Un starp viņa svarīgākajām kā praviešu mācībām ir tāda, ka paties ticīgais nekad nevar būt melis. Tāds bija pravietis Muhameds. Viņš cienīja visus cilvēkus. Vīriešus un sievietes. Baltos un melnos. Arābus un nearābus. Brīvos cilvēkus un vergus. Kad vien kāds viņu uzrunāja, viņš pagriezās ar visu ķermeni pret viņiem. Ne tikai viņa galvu. Dodot viņiem pilnu savu uzmanību. Un viņš nekad nerunāja ar cilvēkiem augstprātīgi. Tāds bija pravietis Muhameds. Kad vien viņš ienāca vietā, kur cilvēki sēdēja. Un kur kāds runāja, viņš nekad nepārtrauca runātāju. Un kad vien kāds runāja ar viņu, viņš gaidīja līdz runātājs pabeidza visu, kas viņam bija sakāms. Tad viņš runātu. Viņš pat mēdza prasīt runātājam: vai esi pabeidzis? Un ja viņš teica: jā, tad viņš sāka runāt. Un šāda uzvedība lika cilvēkiem cienīt viņu un ieklausīties viņā. Tāds bija pravietis Muhameds. Viņa gaita bija nopietna cilvēka gaita. Tajā pašā laikā tā bija pazemīga. Kad viņš staigāja, viņš veica ātru progresu bez pārguruma pazīmēm. Tā it kā viņš ietu lejup no kalna. Līdzīgi kā cilvēki uz tām kustīgajām slīdlentām lidostās. Viņi kustas ātri, bet neizskatās, ka viņi sevi nogurdinātu. Viņa gaita bija mērķtiecīga cilvēka gaita. Ne tāda, kas bezmērķīgi apkārt klaiņotu 9:0, 31,463, 0, 33,760. Tāds bija pravietis Muhameds. Viņš daudz mazgājās vismaz vienreiz dienā. Un viņam patika iesmaržināties ar patīkamām smaržām. Tie, kas viņu nepazina, domātu, ka viņš pārdeva smaržas un parfimēriju. Jo viņš vienmēr asociējās ar patīkamām smaržām. Pirms viņš atbrauca kādā vietā, viņa kompanjoni zinātu, ka viņš ir atbraucis. Pirms viņš parādījās viņu priekšā. Jo patīkama parfumērijas dvesma vienmēr nāca no viņa. Tāds bija pravietis Muhameds. Cilvēki varbūt domā, ka viņš mēdza valkāt kādu īpašu apģērbu vai uniformu. Bet tieši pretēji. Viņš valkāja visu, ko vīrieši valkāja viņa laikā. Kamēr vien tas bija pieticīgs. Viņš valkāja jemeniešu apģērbu jubba. Viņš valkāja turbānu. Viņš valkāja kumra apģērbu. Viņš valkāja gutra vai drānu pāri galvai. Viņš valkāja gulunsuva cepuri. Viņš valkāja romiešu apģērbu un koptu apģērbu. Viņš valkāja bikses. Viņš izvairījās tikai no jebkā iespaidīga vai grezna vai jebkā, kas varēja padarīt pielūgsmi grūtu priekš viņa. Patiesībā viņš vienreiz nogrieza piedurksnes apģērbam, jo tās bija pārāk ciešas, lai tās uzrotītu pirms mazgāšanās, kuru izpilda pirms lūkšanām. Tāds bija pravietis Muhameds. Viņš bija ārkārtīgi dāsns. Kāds vīrietis izteica abrīnu par apģērbu, ko viņš bija uzvilcis, un vaicāja, vai viņš varētu to paturēt sev. Viņš to nekavējoties novilka un iedeva to viņam. Un tā mēs varam teikt, ka viņš burtiski varētu tev atdot savu kreklu, kas viņam mugurā. Kamēr vien viņš atrada kaut ko, ko dot, tad viņš atdotu. Un nabadzīgie mēdza aprakstīt viņa dāsnumu.
sakot, ka viņš bija kā vētrains vējš, kas līst un līst. Tāds bija pravietis Muhameds. Viņš bija ārkārtīgi pazemīgs. Vienreiz kāds vīrs no citas cilts iegāja viņa teltī, lai ar viņu runātu. Un viņš drebēja, jo bija uztraucies. Esot liela līdera. Tiešā klātbūtnē. Tad pravietis teica viņam: Esi mierīgs. Es neesmu karalis, es esmu tikai Kuraiša cilts sievietes dēls, kas mēdza ēst vecu, sausu maizi. Un kāds vīrietis vienreiz piegāja pie viņa un mēģināja noskūpstīt viņa roku. Tad viņš teica: Neizturies pret mani kā pret vienu no tiem karaļiem. Tāds bija pravietis Muhameds. Viņa sieva teica, ka viņš mēdza tīrīt māju, labot viņa drēbes, labot viņa kurpes, un pat slaukt kazu priekš viņa ģimenes. Viņš mēdza prasīt atļauju no viņa sievas stāvēt naktī, lai pielūgtu Dievu. Viņš mēdza pulcēt viņa sievas katru vakaru tajā sievas mājā, ar kuru viņš pavadītu nakti. Un viņi visi kopā ieturētu vieglu maltīti. Tad viņš stāstītu viņiem jokus un mīklas, līdz viņi visi smējās. Un labi pavadīja kopā laiku. Viņas vienreiz vaicāja viņam: Kura no mums ir visdārgākā tavai sirdī? Viņš teica: Ļauj man to pateikt rīt. Tad vakarā viņš gāja pie katras no tām uz viņas māju un deva viņai monētu. Nākamajā dienā, kad viņas prasīja viņam: Kura no mums ir visdārgākā tavai sirdī? Viņš teica: Tā, kurai ir monēta. Un tā viņas visas bija laimīgas. Tāds bija pravietis Muhameds. Viņš mācīja musulmaņiem apcirpt viņu ūsas un noņemt lieko ķermeņa apmatojumu, noskūt apmatojumu padusēs, noskūt kaunuma apmatojumu, apgriezt nagus, ķemēt matus un kopt viņu bārdas, un mazgāt zobus. Un, protams, apmazgāties pēc toaletes lietošanas. Tāds bija pravietis Muhameds. Viņš iedrošināja cilvēkus paspiest roku viens otram tā vietā, lai apskautos un skūpstītu. Viņš mēdza paspiest roku vīriešiem. Un viņš nekad nevilktu roku projām no rokas spiediena, līdz otra persona beidza rokas spiedienu pirmā. Un cilvēkiem patika paspiest viņam roku. Un viņa rokas cilvēki vērtēja kā vēsas vasarā un siltas ziemā. Tāds bija pravietis Muhameds. Kad vien viņš nošķaudījās, viņš aizsedza seju un viņš nešķaudīja skaļi. Tad viņš pateiktos Dievam par šķaudīšanu. Viņš nekad netika redzēts žāvājoties. Un viņš mācīja cilvēkiem likt priekšā roku mutei, kad viņi žāvājās. Un mēģināt pretoties žāvām. Un nežāvāties skaļi 8:0, 20,340, 0, 24,738 droši vien tādēļ, ka žāvāšanās izplata slinkuma noskaņu. Tāds bija pravietis Muhameds. Viņš nekad nedusmojās personīgu iemeslu vai personīgu apvainojumu dēļ. Viņš bija dusmīgs tikai tad, kad noziegums vai grēks tika pastrādāts. Viņš nekad neļāva dusmu dēļ zaudēt savaldību. Viņš bija ļoti mierīgs lielāko daļu laika. Vienreiz viņš sūtīja viņa jauno asistentu Anas kādā uzdevumā, bet viņa ceļā jaunais Anas redzēja dažus bērnus spēlējamies. Un tā viņš viņiem pievienojās. Un aizmirsa par viņa misiju. Un pravietis redzēja viņu, bet viņš nesodīja viņu vai neapkaunoja viņu, nesarājot viņu citu priekšā. Viņš vienkārši pasauca viņu ar jauku mīļvārdiņu. Un teica: Onais, ej un dari, ko es tev pateicu izdarīt. Anas teica: Es kalpoju pravietim vairāk nekā 10 gadus. Un cauri tam laikam viņš nekad mani nevainoja. Viņš nekad neteica, kāpēc tu darīji tā. Vai kāpēc tu darīji šitā. Tāds bija pravietis Muhameds. Viņš bija spīdeklis ārkārtīgi gudrs. Vienmēr apzinājās jebko, kas notiek viņam apkārt. Viņš bija objektīvs. Ļoti enerģisks. Labi organizēts. Un viņam bija ekstraordināra atmiņa. Viņš vienmēr plānoja uz priekšu laikā. Viņš zināja, kas bija jāizdara šodien un kas varēja tikt atlikts līdz rītdienai. Cauri vēsturei ir bijuši cilvēki, kas bijuši spīdekļi politikā, un daži ekonomikā, un daži ar militārām prasmēm,
un daži menedžmentā. Viņš bija visu šo cilvēku kombinācija. Tāds bija pravietis Muhameds. Viņš bija sentimentāls. Un viņš nekad nekaunējās parādīt savas emocijas. Viņš vienreiz stāvēja savas mātes kapa priekšā un klusi raudāja. Gandrīz 55 gadus pēc viņas nāves. Un 20 gadus pēc kļūšanas par pravieti un valsts galvu. Kad viņa kompanjoni redzēja viņu raudam. Viņi teica: Kas tas, o Dieva pravieti? Viņš teica: Tā ir žēlastība, ko Dievs ieliek sirdīs, kam vien viņš vēlas. Tāds bija pravietis Muhameds. Viņam bija 7 bērni. Tikai viens no tiem bija dzīvs, kad viņš nomira. Tas nozīmē, ka viņš zaudēja 6 bērnus savas dzīves laikā. 3 no tiem bija jaunas līgavas, kas nesen bija apprecējušās un kļuvušas par sievām. Bet kad tu lasi viņa biogrāfiju, tu nejūti, ka šis bija bēdīgs vīrs, kas bija zaudējis 6 bērnus. Viss viņa apmierinātības dēļ ar visu, ko Dievs izvēlējās darīt ar viņu. Un viņa Dieva gribas pieņemšanas dēļ. Tāds bija pravietis Muhameds. Viņš raudāja, kad viņa zīdainis Ābrahams nomira. Un, kad viņš viņu apbedīja, viņš teica: Sirds ir tik tiešām apbēdināta. Un acis pārplūst ar asarām. Un mēs tiešām esam apbēdināti par tavu aiziešanu, o Ābraham. Kad viens no jauniem kompanjoniem redzēja to, viņš sāka kliegt un vaimanāt aiz līdzjūtības. Bet pravietis teica viņam: Klusa raudāšana ir žēlastības zīme. Bet kliegšana ir no Sātana. Un tāpat visgrūtākajos brīžos. Viņš bija skolotājs un paraugs. Saules aptumsums notika tajā dienā, kad viņa dēls nomira. Cilvēki teica: Saule ir aptumsusi priekš Ābrahama nāves. Bet viņš teica: Ne saule, ne mēnesis neaptumst priekš kāda cilvēka nāves. Tāpat visgrūtākajos laikos. Viņš nekad neaizmirsa savu mentora lomu. Tāds bija pravietis Muhameds. Viņš mīlēja bērnus un bērni mīlēja viņu. Viņš mēdza paspiest roku bērniem, kad viņš gāja pa ielu. Un kad vien viņš atgriezās no ceļojuma, Medīnas pilsētas bērni skrēja pie viņa un lēca uz viņa aiz prieka. Un viņš ļāva tiem tā darīt. Tad palūdza viņa kompanjoniem palīdzēt viņam nest dažus no bērniem. Viņš uzliktu savus 2 mazdēlus uz viņa muguras un rāpotu uz viņa ceļiem, izliekoties, ka viņš ir kamielis. Un viņš teik: Kāds lielisks kamielis tev ir! Tāds bija pravietis Muhameds. Vienreiz viņš gāja apciemot viņa apkalpotāja Anas ģimeni. Viņš atrada viņa mazo brāli Abu Umairu sēžam stūrī ar sarauktu pieri. Tāpēc viņš prasīja, kas noticis ar Abu Umairu. Viņš teica viņam, ka viņa putns tikko nomiris. Un pravietis sēdēja ar bērnu, lai viņu uzmundrinātu. Un teica viņam: O Umair, kas notika ar Nukhairu? Vārds putns arābu valodā ir Nukhar, nevis Nukhair. Bet pravietis gribēja, lai viņš smejas. Un tāpēc viņš to pateica tādā maniera, lai tas rīmētos ar zēna vārdu. Umair Nukhair. Patiesībā Abu Umair turpināja stāstīt šo stāstu, līdz viņš nomira sirmā vecumā. Tāds bija pravietis Muhameds. Vienreiz viņš gāja uz tirgu, lai nopirktu dažas preces. Viens no viņa kompanjoniem mēģināja viņam palīdzēt nest tās preces. Bet viņš teica: Preču īpašnieks ir pats atbildīgs par to preču nešanu. Un viņš gāja ar precēm viņa rokās, kamēr viņa kompanjons gāja viņam blakus ar tukšām rokām. Un vienreiz vergs ielūdza viņu uz maltīti. Un viņš pieņēma verga ielūgumu un gāja uz viņa māju un ēda ar viņu. Un vienreiz plānprātīga sieviete atnāca pie viņa un turpināja runāt un aizveda viņu šur un tur Medīnas pilsētā. Un viņš turpināja pacietīgi klausīties viņā, bez jebkādiem pārtraukumiem, lai nesāpinātu viņu. Tāds bija pravietis Muhameds. Kad viņš runāja ar viņa kompanjoniem, viņš nekad nesēdēja, kamēr viņa kompanjoni stāvēja viņam apkārt. Un viņš nekad netika redzēts ar izstieptām kājām, kad sēdēja ar viņa kompanjoniem. Kad karaļa vēstnesis atnāca uz Medīnu ar vēstuli pravietim, viņš neatrada pili, uz kuru iet un nodot ziņu. Kad viņš prasīja par pravieša atrašanās vietu, viņam teica, ka viņš ir sapulcē ar viņa kompanjoniem.
Tad viņš gāja, lai viņus redzētu. Kad viņš sasniedza viņus, viņš nevarēja pateikt, kurš no viņiem bija pravietis, jo viņš sēdēja viņa kompanjonu vidū, tāpat kā visi pārējie. Viņš ģērbās kā viņi, viņš ēda kā viņi. Viņš dzīvoja mājā tādā pašā kā viņu mājas. Viņš bija viens no viņiem. Tāds bija pravietis Muhameds. Vienreiz kādā ceļojumā viņš un viņa kompanjoni gribēja nokaut kazu pārtikai. Viens no viņiem teica: es to nokaušu. Un viens teica: es to nodīrāšu. Un viens teica: es to pagatavošu. Un pravietis teica: es savākšu kokus iekuram. Viņš izvēlējās visgrūtāko uzdevumu, jo, lai savāktu pietiekami daudz pagaļu kazas pagatavošanai, tas varēja aizņemt daudz laika un piepūles. Tāds bija pravietis Muhameds, kas bija neuzvarams cīkstonis. Bet viņš viņu piekāva. Abu Rukanah teica: nevar būt atkal. Tad pravietis cīkstējās ar viņu atkal un piekāva viņu atkal. Abu Rukanah lūdzās pēc vēl vienas iespējas. Tad pravietis uzveica viņu trešo reizi. Abu Rukanah teica: es zvēru pie Dieva, ka tu nevari būt nekas cits kā pravietis 11.0, 28,185, 0, 32,982. Viņš nebija tikai intelektuāls, kas sēdēja mošajā, dodot lekcijas par islāmu. Viņš dzīvoja islāmu kopā ar viņa kompanjoniem. Tādēļ viņus nesauc par viņa studentiem, vai pat par mācekļiem. Viņi bija viņa kompanjoni. Burtiski kompanjoni. Tāds bija pravietis Muhameds. Kāda gara ceļojuma laikā. Laikapstākļi bija ļoti karsti. Un pravietim un viņa kompanjoniem nebija pietiekami daudz kamieļu. Un tika nolemts, ka katri 3 cilvēki dalītos ar kamieli jāšanā. Tā, lai viens jātu kādu laiku, un citi 2 ietu ar kājām. Tad viņi mainītos un tā joprojām. 2 kompanjoni, kas dalījās ar viņu braucienā, gribēja atdot savu brauciena kārtu un ļaut viņam braukt visu laiku, kamēr viņi staigāja. Bet viņš atteicās. Un viņš teica: neviens no jums nav vairāk spējīgs staigāt kā es, un nevienam no jums nav vairāk vajadzības pēc atlīdzības no Dieva vairāk kā man. Tāds bija pravietis Muhameds. 11,000 liela islāmofobu koalīcija nāca cīnīties ar musulmaņiem Medīnas pilsētā. Laikā, kad musulmaņu kaujas spējas bija tikai apmēram 700 kareivji. Tāpēc pravietis konsultējās ar viņa kompanjoniem un prasīja idejas. Persiešu musulmanis ierosināja labu ideju. Izrakt tranšeju, lai aizkavētu karaspēku no Medīnas pilsētas sasniegšanas. Pravietis profesionāli uzzīmēja Medīnas karti. Izlēma tieši, kur tranšejai vajadzētu atrasties. Sadalīja darbaspēku grupās. Katra grupa bija atbildīga par uzdevumu. Daži raka, daži transportēja netīrumus. Un viņš ielika sevi ar tiem, kas nesa netīrumus. Tā, lai neviens nejustos mazāk svarīgs par citiem. Un, ja kāda iemesla dēļ kāds nevarēja strādāt, viņam bija jāsaņem atļauja no pravieša personīgi. Tādā veidā, laikā, kad armija bija sasniegusi Medīnu, tranšeja bija apmēram 2 jūdzes gara, 5 metrus dziļa un 5 metrus plata, atdalot viņus no Medīnas pilsētas un atturot viņus no uzbrukšanas tai. Tāds bija pravietis Muhameds. Viņš palūdza viņa kompanjonus ierosināt idejas par to, kā saukt cilvēkus uz 5 lūgšanām. Viens teica: mēs varam zvanīt ar zvanu. Viņš teica: kristieši tā dara. Viens teica: pūtīsim ar tauri. Viņš teica: jūdi tā dara. Viņš gribēja neordināru ideju. Viņi visi gāja un gulēja. Nākamajā dienā viens no viņiem teica: es esmu redzējis sapni. Ar vīrieti saucam uz lūgšanām, sakot: Dievs ir varenāks, Dievs ir varenāks. Un ar pārējo formulējumu saucienam uz lūgšanām. Pravietim patika šī ideja. Un sacīja viņam: māci šos vārdus Bilal, jo viņa balss ir vairāk melodiska nekā tava. Tāds bija pravietis Muhameds. Iedomājies sevi kā valsts vadītāju vai lielas kompānijas aizņemtu vadītāju. Tad kāds tev pasaka, ka ielu tīrītājs ir nomiris.
Un ka viņa apbedīšana notiks rīt. Vai tu atrastu laiku apmeklēt ielu tīrītāja bēres? Vai arī tu teiktu, ka biji pārāk aizņemts? Un varbūt vienkārši aizsūtītu mazliet naudas viņa ģimenei. Reiz bija nabaga, veca sieviete, kas mēdza tīrīt mošeju pravieša Muhameda laikā. Un vienreiz, kad viņš atgriezās atpakaļ no ceļojuma, viņš aptvēra, ka viņa nebija klāt. Viņš prasīja par viņu, un viņam teica, ka viņa nomirusi, un jau tika apbedīta, kamēr viņš bija projām. Viņš vainoja viņa kompanionus un teica: kāpēc tu man nepateici? Aizved mani uz viņas kapa vietu. Un viņi viņu aizveda. Vietā, kur viņi apbedīja viņu ārpus Medīnas pilsētas. Un viņš gāja un stāvēja pie viņas kapa. Un lūdza par šo veco, nabadzīgo sievieti, kurai nebija radinieku, kas viņu apraudātu. Tāds bija pravietis Muhameds. Vīrietis atnāca un vaicāja viņam: es audzinu bāreni meiteni, un 2 vīrieši ir lūguši viņas roku. Viens no tiem ir bagāts, un otrs ir nabadzīgs, bet viņa mīl viņu. Un ko tu domā par to? Pravietis teica: es neredzu neko piemērotāku priekš 2 mīlniekiem. Kā apprecēties? Viņa viedoklis bija tāds, ka mīlniekiem vajag apprecēties 11:0, 26,706, 0, 28,987. Tāds bija pravietis Muhameds. Viņš vaicāja viņa sievai Aišai, kad viņa parnāca no kāzām, vai viņiem bija daudz prieka. Viņa teica: jā, mums bija daudz prieka. Viņš vaicāja, ko jūs visi dziedājāt? Viņa teica: nē, mēs nedziedājām. Viņš teica: kā tā var būt, ka jūs nedziedājāt? Jūs mekānieši vairs neesat Mekā. Un Medīnas cilvēkiem patīk dziedāt. Kāpēc jūs nedziedājāt priekš viņiem ateinakom? Viņš pat ierosināja dziesmu, kas varēja būt piemērota kāzu viesībām. Kā imigrants, viņam nebija problēmu adaptēt dažas jaunas tradīcijas no jaunās sabiedrības, lai integrētos. Tik ilgi, kamēr šīs tradīcijas nebija pretrunā ar islāmu. Tāds bija pravietis Muhameds. Vienreiz viņš runāja ar viņa kompanioniem mošejā. Droši vien par islāma mācību. Tad jauns kompanjons pievienojās viņiem, un viņa turbāna nebija pareizi sasieta. Tad pravietis pārtrauca savu runu un pasauca viņu, un apsēdināja viņu savā priekšā. Tas viņš sasēja viņa turbānu pats, un teica viņam: šādi tev vajadzētu sasiet savu turbānu. Tas ir tā, it kā imāms šajās dienās apstājas savas runas vidū mošejā. Tad pasauc kādu no auditorijas un sakārto viņa kaklasaiti. Šis jaunais vīrietis bija tik pagodināts, ka pravietis pats personīgi sasēja viņa turbānu. Viņš nekad neatsēja šo turbānu līdz pat savai nāvei. Tāds bija pravietis Muhameds.